Kā jau iepriekšējā raidījumā minēju, šodien galvenā tēma ir alas. Latviešu folklorā alām tiek piedāvāta tāda mītiska nozīme. Tie ir vārti uz viņu pasauli, uz veļu valstību. Kā tas ir šajā mītiskajā nozīmē un arī faktiskajā, došos noskaidrot šī raidījuma gaitā. Lai noskaidrotu, ko mūsu senči darīja alās un kādiem mērķiem tās ir kalpojušas, kā jau ierasts, dodamies uz sarunu pie profesora Jura Tālvalža Urtāna. Šodien es esmu gatavs mest pats sev izaicinājumu, izložņāt dažādas Latvijas alas. Esmu dzirdējis, ka tur ir veikti dažādi rituāli, ka tās ir bijušas svētvietas. Ko jūs par to varētu pateikt? Varbūt šodien vēl kāds tur kaut ko dara, kaut ko... Dara. Daudz dara. Jā, Latvija vispār ir alu zeme. Kaut kā mēs tā Rīgā vai ne Rīgā dzīvojot, sevišķi liekas, ka mēs esam alu zemē, ka Latvija ir alu zeme. Un pat ļoti dīvaini, ka mums kaimiņos Igaunijā arī alu zeme, Ziemeļrietum Krievija alu zeme, Lietuvā alu nav. Lietuviešiem vispār alu nav. Jā. Viņi brauc uz mūsu alām uz kaut ko tādu, kas ir pilnīgi. Jā. Un mums salas ir galvenokārt smilšakmenī, bet ne tikai, arī citur alas. Jā, brauksiet uz alām, kas ir ala. Kaut kāds tāds caurums klintī, uzreiz man būtu jāsaka. Klintī tādā smilšakmeņa sienā kaut kur es te braucu. Cik lielam jābūt caurumam, lai viņš būtu ala? Kurmim ir jāielien iekšā. Ja jau kurmi ala ir, kurma alas arī alas. Attiecībā uz cilvēkiem. Homo sapien alas jābūt lielākā noteikti. Tas tiek teikts tā, ka tur jāspēj ielīst cilvēka visā augumā. Tā, gari, horizontāli vai vertikāli? Horizontāli. Labi, liņķī kaut kādā, jā. Var sakot, cilvēkam tur ir jātiek iekšā. Cilvēkam jātiek iekšā, tad tā ir ala. Ja tā nav, ja cilvēks tur netiek iekšā, tad tā īsti nav ala. Un alas jau vienmēr ir ļoti noslēpumains bijuši. Aizēja kaut kur pazemē, kaut kurā tumsībā, kaut kas, nezinu kas. Cilvēks velk uz alām cilvēkiem, arī mūsdienu cilvēkiem. Un tāpēc mums ir gūtmaņala. Sacīt, gūtmaņala nav ala. Gūtmaņala pēc klasifikācijas ir grota, jo viņai ir dziļums, ir īsāks nekā augstums. Un cilvēkiem šī pazeme vienmēr ir likusies ar kaut ko saistošu. Un pazeme ir arī vēl viena lieta, ka tā ir eļļa, pazeme, ala. Tās ir divas pasaules. No vienas puses es iegājos no tās gaišās zemes pasaules, elpo to pašu gaisu, bet ir viens citā pasaulē, kas īsti vairs nav virzeme, bet tā vēl arī nav pazeme. Tā ir ieeja, tā ir pa vidu starp kaut ko. Tāpēc viņas mums ir vēlna alas ļoti bieži, ka tas ieiet arī pazemes pasaulē, htoniskajā pasaulē, kur ir citi saimnieki, kur ir citi noteikumi, kur tu esi tikai viesis. Un ja tu tur paliec uz ilgāku laiku, īsti labi tas vairs nav. Ja tā skatās uz to mītisko, uz to seno, nodalīja divās daļās. Viena daļa alu ir tādas, kur tiešām ziedo, kur ir upurēšana, kur izlūdzās kaut ko, kur redz kaut ko, kur saskata. Un otra, pat lielākā daļa ir alas, kuras mēs saucam par vēlnalām. Un tādas alas, kur ziedo, kur ir ziedotas, tādas nav tik daudz. Un varbūt vēl viena lieta, kas parādās arī lībiešu upurās vai citur, ja tev jāziedo, tad ziedo kaut ko tādu, kas ir latīņu teiciens pārs pro toto, daļa par veselo. Tu neziedo visu, tu ziedo to gabaliņu no tā, kaut ko, it sevišķi labi no personīgā kaut ko, tādu nopirkt veikalā, tas īsti labi nav. Personīgais, ja ir meitenē kakurot no monētiņā, vienu monētiņu iemet vai podziņu noplēs iemet, stērbeli noplēs no krekla apakšas vai kur tas tā būtu lupatiņa, bet personīgi. Un tad tas strādā. Ja tas nav personīgs, tad tas ir bezpersonisks. Un monēti jau tomēr ir diezgan bezpersonisks, lai gan nav jau slikti, ka viņi ir personiski. Galvenais, lai paši nopelnītu, vai ne? Jā, tur ir tas personiskais. Skaidrs, labi, tad jādodās ir uz lībiešu upuralām un jāpaskatās, kā tā ir gūtmaņalā, kas nav ala, bet kas ir grota. Kā pirmo dodamies apskatīt Gūtmaņalu Siguldā. Izrādās, ka Gūtmaņa ala ir lielākā grota ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Līdz pat mūsdienām milzu grotu turpina paplašināt no tās izpulstošais spēcīgais avots. Līdz ar to domājams, ka Gūtmaņa ala ir arī viena no vecākajām alām Latvijā, kā arī viens no vecākajiem un populārākajiem turisma objektiem. Varbūt ir kaut kas tāds no senlaikiem līdz šolaikiem, kaut kas interesants par šo alu vēl. Divas lietas. Viena ir tas, ka ar šo alu ir saistīts jau vairāk kā 400 gadus sena leģenda.
par Turēdas rozi, tātad par meiteni Maiju. Jā, viņi te atnāca satikties, Jā, it kā ar savu mīļoto, bet... Poļu armijas dezertieris Jakubovskis viņu apvienināja. Jakubovskis? Jā, un ļoti labi. Viņa domāja, ka to dara dārznieks? Siguldas pils dārznieks Viktors, un viņa aizgāja bojā mīlestības dēļ. Nu, šis stāsts mums ir zināms vairāk kā 400 gadus. Bet savukārt otra lieta ir tas, ka Gūtmaņalas sienas glabā viens no senākajiem uzrakstiem. Tātad arī jau no 16. gadsimta cilvēki šeit braukuši un mēģinājuši atstāt kaut kādas zīmes. Un šie Tie bija tie vācieši kaut kādi, ne? Jā, pirmie ieraksti alu sienās ir vācu izcelsmes, un mēs esam arī apkopojuši tātad informāciju par to, cik sen šie te ieraksti ir, un pavisam drīz mums būs arī taps grāmata par šiem senajiem ierakstiem Gūtmaņalas sienās. Tieši par Gūtmaņalu atsevišķi, vesela grāmata. Jā. Ko jūs varētu izstāstīt par strautu? Viņš nebojā. Es kaut kad biju dzirdējis, ka tur bojā to gultni un pašu alutu, bet viss kārtībā. Ja? Zinātāji saka, ka vēsturiski pie pašas Gūtmaņalas ir bijusi arī Gaujas, tātad Gaujas krasts. Gauja gāja garām. Jā. Bet Gauja bija tikpat plata kā līdz tam krastam, tur, kur viņi tagad ir tagad? To es, Laura, ja es teikšu, ka jā, tad es droši vien, ka melošu, jo to es neesmu izzinājis. To mēs nezinām. Jā, bet vēstures dati liecina par to, ka Gaujas krasts ir bijis līdz pat Gūtmaņalai, un zinātāji saka, ka šis dabīgais mitrums, kas ir saglabājies vēl šodien no šī avotiņa, patiesībā alu pašu nebojā, tāpēc, ka viņa vēsturiski ir tāda bijusi. Alai pašai varbūt pat tas patīk. Man liekas, ka viņai pat ļoti labi piestāv. Piestāv un patīk. Jo tā nav vienkārši ala, bet tā ir arī tāda tā kā dziedinātā. Gal galā tā jau neesot ala, tā esot grote. Ja? Jo tas augstums esot mazliet lielāks par to dziļumu. Tad sanāk, ka grote tā esot. Droši vien, ka tā arī tad zinātāji to... Es kā speciālists vienkārši šajā jautājumā. Un varbūt šī vieta, ko tā ir nozīmējusi mūsu senčiem, vai tā ir bijusi kulta vieta? Man jau liekas, ka kā kulta vieta viņa arī ir vēl šodien. Tāpēc, ka ļoti daudz jaunie pāri arī savā kāzu dienā šo vietu izvēlās kā tādu svētnīcu. Un, ja senajos laikos cilvēki ir nākuši šeit pēc ūdens un nesuši ziedojumus, bez šaubām, ka tā ir tāda zināmā veidā pielūgsmes vieta. Daudzās Latviju teiksmās un pasakās stāst, ka alās mitinās vēlns, varbūt pat šajā arī tur tagad ir iekšā un klausās. Dažas arī nesot arī vēlna vārdu, tāpēc es mēģināšu doties uz kādu no tām. Viena no Rīgai vistuvākajām alām ir Inčukalna vēlnala. Tā atrodas 40 km no Rīgas, Inčukalna novada, Inčukalna pagastā. Alas dziļums sasniedz 16 metrus, un tās iekšpusē allažu valda pustumsa un ir dzirdams it kā pazemes ūdens balsis. Teika stāsta, ka senāk alā dzīvojis velns, bet zem alas esot pagrabs, kur velns piekalis viņa rokās kritušās dvēseles. Ja ieklausoties, tad varot dzirdēt, kā šīs dvēseles trokšņo pazemes klusumā. Cita teika stāsta, ka sensenos laikos pērkons ķēris velnu, bet tas iemucis alā. Pērkons dusmīgs būdams vēl pēdējā brīdī spēris bēgošiem velnam, tādēļ klintī pie alas redzama liela plaisa. Senāk ir uzskatīts, ka ar alas avotiņu ūdeni varēja izārstēties no jebkuras kaites. Ir ziņas, ka senos laikos avotā tika arī ziedots. Šāda informācija, protams, piesaista senatnes pētnieku un arheologu uzmanību. Tādēļ 1975. gadā tika veikti kontroles rakumi, bet nekādas senlietas netika atrastas, jo metra dziļumā konstatēja plūstošās smiltis. Vidzemes pusē, Priekuļu novada Liepas pagastā, atrodas vēl kāda ļoti īpaša velna mājvieta – Liepas lielā ellīte. Tad tā, mēs esam vietā, ko sauc par lielo ellīti. Jā, ne tikai par velna cepli, kādas vēl par versijas? Liepas salu. Kāpēc Liepas? Tāpēc, ka šeit ir Liepa, Liepas pagasts. Liepas pagasts, Liepas sala. Ellīte, tas pats, kas Liepas sala. Ceplis arī. Arī. Skaidrs, te velns kaut ko ir cepis, jā? Kas te senos laikos? Velns te ir dzīvojis vienkārši. Velns te dzīvoja. Vēla māja. Var redzēt, reku pavērās tālāk vēla kambari. Un velns jau te dzīvoja ne jau tikai joka pēc. Viņš gāja uz ceļu un tirgotājus ņēma un atpirka viņiem visādas mantas, ko viņi veda uz tirgošanu un maksāja viņiem. Bet viņš bijis dažāds tāds, skaties laikam pēc acīm tirgotājiem. Tas tā laikam, tā pēc tādām pasakām, teiksmām, ja, bet kas ir bijis te? Tāda kā arī kulta vieta vai biedinājuma vieta mūsu sentēviem.
drīzāk kā biedinājuma vieta, jo par cik tas vēlns te ir dzīvojis, tad vairāk līkums ir mests ap šo vietu. Jā, tās vēlnam tās alas tādas baltas, jā, varbūt viņš nemaz nav bijis tik vēlns, kā saka. Tādā skaistā alā vēlns dzīvojas. Skaistā gan, jā. Skaistā alā vēlns dzīvojas. Un ko mūsu senči te ir darījuši? Mūsu senči vienkārši vēlnam likuši aiziet. Pulcinājuši mācītājus, pesteļojuši vēlnu ārā, kamēr vēlns nav izturējis to pesteļošanu, ir aizmutis projām. Bet palikusi toties viņa ala skaistā. Jā, tas par to alu, kādi ir varbūt vēl kādi interesanti par alu? Nostāst par viņas veidošanos. Šeit var aiziet līdz Cēsu pilī, var pamēģināt. No šejienes, jā? No šejienes, jā, pa alu ejot aiziet līdz Cēsu pilī un iznāk pilī ārā. Tiesa gan neviens vēl nav iznācis ārā. Kaut kāds teleportēšanās kanāls, tas varētu būt, esot bijis, jā, esot bijis. Pašlaik jau laikam tālāk jau pa pagastu māju netiks. Labi, iešu ciemos pie Žagara, jā? Paskatīsimies, vai man izdosies vai ne. Ja es kādu laiku neesmu atpakaļ, tad tiekamies Cēsīs vecpilsētā, jā? Vidzemes pusē ir vairākas vēlna alas. Mazsalacā skaņā Kalna dabas parka teritorijā atrodas Mazsalacas vēlna pagrabs, jeb vēlna ala. Zinātnieki uzskata, ka kādreiz ala atradās tuvāk Salacas līmenim, un tai gar malu tecēja avots. 1876. gadā alas priekšpusē 5 pēdu dziļumā tika atrasti ogļu un pelnu krājumi, un tajos 3 apdeguši akmeņi, no kuriem viens tika atrasts ar tādu kā dobumu. Tas ļauj secināt, ka alā kādreiz ir bijusi arī svētvieta. Ko mūsu senči alās īsti ir darījuši, ko upurējuši un ko pielūguši, devāmies noskaidrot, apmeklējot Lībiešu upuralas. Lībiešu upuralas atrodas Ziemeļvidzemē, Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagastā. Tā nu ir sagadījies, ka esam pie vienas no garākajām alām Latvijā, pie Lībiešu upuralas. Alas vienmēr tiek saistītas ar veļu pasauli, ar zemes mātēm. Ko jūs par to varētu teikt, kāda ir to nozīme mūsdienās, ko tā nozīmē mūsu senčiem, ko viņi te darīja, kādi ir pieņēmumi, kā radās, par visu? Par visu. Es varbūt par kaut kādu vienu pieņēmumu, kuram ir, manuprāt, zinām loģika, jo mūsu senči bija tomēr zemkopi tauta, kuri bija ļoti atkarīgi no klimatiskiem apstākļiem, no zemes auglības, no dabas, teiksim, svētības, būs lietas vai nebūs lietas, vai sausums viss iznīcinās. Un līdz ar to arī alas bija tā robeža vieta, saskarsmes vieta pazemes valstībai, arī virszemes valstībai. Tā kā durvis, jā? Jā, tās bija durvis, man liekas, uz ļoti dažādām pasaulēm, uz dažādām izpausmēm. Mēs runājam par veļu valstību, jo senči un arī mēs savus radiniekus gūdam zemē, tad veļu valstībā arī ala ir ieeja uz šo veļu valstību, kaut kur tuvāk tiem, kas ir bijuši pirms mums. Un vienlaikus, jā, tā ir zemes auglība, un ir ļoti interesantā teorija, ka alu varētu salīdzināt ar sievietes vagīnu. Tā ir tā auglība, kas tā saskarsmes vieta pazeme un virzeme. Un mūsu senči nākuši šeit izlūkties auglību, jā, jo māte, tas varētu būt arī tāds visaptverošs. No tā ir arī tās nosaukums, kā Lībiešu upuralas, vai tas ir kaut kādā savādākā saistībā radies? Nē, es domāju, ka tās visas lietas ir saistīts, jo... Bet sanāk vairāk jau tā kā ziedot, nevis upurēt. Šobrīd jā, jo es nedomāju, ka šeit vilku un upurēja jērs. Jā, jo tas nosaukums vairāk uzreiz tāda asociācija rada, ka te ir kaut kādi bezmaz karavīri sanākuši ap ugunskura un kaut ko ir upurējuši un kara dievs lūguši, apmēram tā lībieši un tad upuri un tās baigi skarbi izklausās. Es jau domāju, ka godīgs tam upurim jau nav būtisks tas lielums. Bet viņš izklausās diezgan tā nāvīgi īsti. Viņš izklausās nāvīgi, bet es domāju, ka pierādījums arī tad, kad šeit tika veikt izrakumi un atklāts šīs 630 monētas. Lielākā daļa no viņām bija vismazākie nomināli. Jā, kad cilvēki, arī ļoti interesanti cilvēki, nāca ziedoja tajos brīžos, kad viņiem bija grūti un
vēsturiski salīdzinot monētu kaušanas laiku ar notikumiem pasaulē, bieži vien arī bija šī sakarība, ka jo sliktāk iet, jo vairāk monētas, ja? Jo sliktāk iet, jo lielāka ticība, ka tas, ka es pats netiek galā, kāds man palīdzēs. Jā, tā ir ar visām reliģijām un vispārējo. Tāds ir. Bet šeit parādījās arī viens tāds ļoti, ļoti īpatnējs moments, par ko es vienmēr tā domāju, cik viņš ļoti labi raksturot to cilvēcisko. Proti, šeit atrast arī vairāk viltotās monētas. Ja? Un tas nozīmē, ka cilvēks, teiksim, to monētu kaut kādā veidā ir... Nu jā, tas pazemes dievs jau neatšķirs, viņš jau nav iekšā tajā visā ekonomiskajā procesā, viņam monēta ir monēta, viņam vienalga nav pat pilni. Jā, tieši tā, viņš atnāk apskatās, monēta viss kārtībā, paskatās, kurš nolicis, jā. Tieši tā, ieliek ailīt, ka tas, ko izdarīs labu darbu, bet tas cilvēks savukārt atnāca no tirgus, kur viņam kāds ir iešķiebis šo viltojumu, viņš saprot, ka ja viņš ies ar šo viltojumu uz tirgu vēlreiz, viņš var, norauties kārtīgi, līdz ar to, kur viņu likt. Dievam, protams, kaut kādam zemes. Pareizi, jā. Un vai šeit nāk arī šajos laikos, kā saka, dotajā brīdī kaut ko ziedo, veids kādus rituālus, kaut kas zināms? Jā, es domāju, ja mēs te pameklētu, tad šeit varētu atrast iekašņātas monētas. Pirms kādu laiku šeit arī bija neliels trauciņš ar monētām. Un tev vēl viena lieta, ka tās monētas šeit bija, ir un uzkrājas, jo joprojām tas ticējums ir tāds, gribi tici, gribi netici, bet ja es ziedoju to monētu, es no kaut kā gribu tikt vaļā vai kaut ko izlūgties. Jā. Un ja kāds to manis atstāja, to savāc, tad viņš paņem man nelaimu faktiski. Jā, viņš paņem man nelaimu. Un līdz ar to arī tik liels šo monētu klājums, kā tas šeit bija izrakumos. Tas vienkārši liecināja par to cilvēku, teiksim, droši paliek nedroši sajūtu, distancēšanos. Labāk tā monētiņa, ko es netīšām ar kāju tur izsit laukā no smiltīm. Lai viņi turpat arī paliek. Lai viņi turpat paliek, es labāk pievienoju savējo, un tad tas ziedojums būs lielāks. Kas vēl ir zināms par pašu alu, par kaut kādiem, es dzirdēju, ka tiek kaut kādi uzraksti uz alu sienām vai kādas zīmes. Kāds varbūt ir kaut kāds senākais, datētais kaut kāds gravējums, vai jeb to ir grūti noteikt? Ir no 17. gadsimta 1664. gads ieraksts, jā. Grafiti visos laikos ir bijuši, jā. Un patiesībā var pat tā, ka noteiktā gaismas leņķī var redzēt arī lielajā alā zem sūnām šīs te ierakstu līnijas, jā, un tas pats par sevi liecina, ka šie ieraksti jau ir, jau krietni veci, jā, jo tās sūna attīstība, viņas arī veido šo substrātu pat ne gadu desmit laikā, bet vairāk gadu 10 laikā. Jā. Šajā alā mīt sikspāņi, jo šeit ir patstāvīga temperatūra. Ziemas laikā tā ir ziemošanas vieta, un tad labāk ir, kā saka, nelīst, netraucēt. Jo te ir arī ļoti interesanti tas, ka šī ala principā ir tāds, varētu teikt, dzīves vieta vai viesnīca, un pa naktīm šeit virs upes iet sikspāņu Brodvejs, sikspāņu te lido. Varbūt pats Batmans ar te dzīvo gal galā. Es domāju, ka te dzīvo krietni varanāki, kas to Batmanu liek pie vietas. Skaidrs. Jā. Šodien lībiešu upurāls ir apdraudētas, jo pamazām pati ala brūk. Spriežot pēc Tērbatas universitātes profesora Friedriha Kruzes publicētā 1839. gada zīmējuma, tai vēl 19. gadsimtā bija viena ieeja. Iespējams, ka tāda ala saglabājusies līdz pat 20. gadsimta sākumam, par ko liecina alas apraksts ap to laiku pierakstītajā teikā. Ieejot šinīs alās, atrodamies kā lielā priekšistabā, no kuras uz 3 pusēm iziet mazākas alas. Nobrūkot plašās priekšistabas griestiem ir saglabājušies 2 alas atzari, kas mūsdienās veido 2 atsevišķas alas. Iespējams, ka kādā vietā zem nobrukuma joprojām slēpjas vēl 3. alas atzars, kas pieminēts iepriekš citētajā teikas fragmentā. Lai noskaidrotu, kāds ir Latvijas alu vides un ģeoloģiskais pamatojums, devāmies uz sarunu ar ģeoloģijas eksperti Ievu Upenieci. Alas ir veidojušās
5 veidos. Šīs ir tā saucamās sufozijas salas, kuras veidojušās avotiņam izsklojot ārā smilšakmens graudiņas. Otra tipa alas ir veidojušās ķīmiskās šķīdināšanas rezultātā, tātad karbonātskos siežos, kaļķakmeņos dolomītos vai ģipšakmens siežos. Trešā tipa alas ir abrāzijas alas, kas veidojas, piemēram, pie mums jūras piekrastē, kur veidojas jūras viļņu spēks. Ceturtā tipa alas ir tektoniskās alas, kas Latvijā ir tā, varētu teikt, zem jautājuma zīmes. Ir viena tāda bruņu ala, vai viņa ir tektonisks izcelsmes ala vai nav, tas īsti vēl tā nav skaidrs. Un 5. veida alas ir mākslīgās alas, ko veidojas ir cilvēks rokot smiltis stikla rūpniecības vajadzībām. Un ienākot alā, uzreiz var redzēt, kura ir tā vieta, kur šodien veidojas alas paplašinājums. Skatāmies līdzi avotiņam. Avotiņš tek no šīs te vietas, un te ļoti labi var redzēt arī ir paplašinājums, kas veidojies ūdenim ceļoties uz augšu un lēnām atslāņojas alas griezti. Tālāk avotiņš paiet dziļumā, tur mēs viņu vairāk neredzam, bet paskatāmies, kas vēl mums ir alā, ko mēs tādu varam ieraudzīt. Alas griezti ir apmēram 4,5 metru augsti. Un pašā augšā mēs redzam, ka tur kādreiz ir bijis nobrukums. Tātad process notiek, ala ar vienu paplašinās savā apjomā. Un turpinoties šim te alas apjoma veidošanās procesam, pilnīgi iespējams, ka ala varētu iegrūt. Tas ir dabīgs process, un ala būs iegrūsi tik ilgi, kamēr šis te mazais avotiņš atkal spējas iznest ārā visus smilšu graudiņus. Un skatāmies tur dziļumā, redzam, ka te avotiņa nav, un tas nozīmē, ka šī te alas daļa vairs nepaplašinās, un arī garumā ala vairs neattīstīsies. Ja mēs skatāmies, kāda nozīme alām bijusi agrāk, lielākoties tās ir bijušas kulta vietas, tad šodien alas lielākoties mums ir kā tādi skaisti turismu objekti. Šādas smilšakmens klintis un šādas smilšakmens alas ir praktiski tikai Latvijā. Vēl ir nedaudz dienvidu Igaunijā, tā saucamās Pilzas alas, bet tās ir mākslīgi raktas alas, līdzīgi kā mums Riežupes salas pie Kuldīgas. Tā kā mēs varam būt lepni, ka mums ir tik daudz skaistu smilšakmens atsugumu tieši mūsu dzimtajā zemē. Tā kā šodien jau esmu pabijis iespējamajā Velna dzīvesvietā, tad nākamajā raidījumā došos uz Velna vietām Latvijā.